Neizbēgam jau kuro gadu pēc kārtas augusta vidū pirms oficiālās jaunās kontinentālās hokeja līgas sezonas Rīgas Dinamo izbrauc ielās un neko darīt. Ja ikdienā varbūt tie sastrēgumi nav tik daudz, tad šodien mēs iztaisīsim kārtīgu sastrēgumu pirms mūsu pirmās Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņas tradicionālā pirmssezonas turnīra spēles arēnā Rīga. Sastrēgumu ielās būs. No dzelzceļa stācijas arī šogad šis te Latvijas Dzelzceļa kauss par pirmo vietu dosies uz arēnu Rīgu. 4 komandas, kā vienmēr sacenšas Rīgas Dinamo, Minskas Dinamo, divkārtējie Gagarina kausa ieguvēji Kazaņas Akbars un Jaroslavļas Lokomotīvu. Jautājums ir viens. Kurš 18. datumā virs galvas pacels šo kausu par izcīnītu pirmo vietu? Kārtīgi iesildīsimies jaunajai sezonai un tiešām, dārgie draugi, lai mums visiem vēl vairāk veicas jaunajā, nu jau pēc kārtas 9. gan kontinentālās hokeja līgas, gan Rīgas Dinamo sezonā. Par Dinamo, par Rīgu, par stipru Latviju. Un tā čaļa meitenes Rīgas Dinamo līdzstājā ar kādām sajūtām jauno sezonu sagaidām? Sagaidīt ļoti labi sagaidām, un cuskumuši pēc hokeja. Tā kā gaidām Gagarina veča kausu. Kā tev patika? Ļoti patīk, man ļoti patīk hokejs arī. Un es arī ļoti balsoju par Dinamo Rīgas komandu. Paldies! Rīgas Dinamo līdzjutēji pulkā ir jauni līdzjutēji, ir pieredzējušas līdzjutējas. Nu kā jums patika un kā jūs tā iesaistījāties tādā avantūrā? Bet kur tu večis neiesaistīsies? Rīga tā ir mūsu svētki, mēs tad visur pār. Mēs dāgam. Hokejs ir mūsu. Hokejs ir mūsu. Ko jūs novēlat līdzjutējiem un Rīgas Dinamo komandai jaunajā sezonā? Līdzjutējiem kliegt, bļaut. Nu, līdzi jūs cik vienmēr no visas sirds. Un spēlētājiem laukumā? Uzvaru! Kas jums visvairāk vasarā pietrūka? Ledus! Tieši ko jūs vēlējāties ar ledu darīt? Vai pie kokteļiem bija maz ledus? Vajadzēja vairāk, bišķi vairāk. Mājas ledus pietrūka. Dinamo Rīgas mājas ledus pietrūka. Kādas sajūtas, Tomiņ, ir kaut kas jauns repertuārā, ar ko ieskandināt arēnu Rīgas šajā sezonā? Ir visādi sen aizmirsti skaņā, kur ir speciāli vilkt ārā pēc pagājušā gada Stanley kausa izcīņas rūpīgas skatīšanās. Bet nu, gan jau kāds, es ļoti ceru, ka kāds no mūsu mūziķiem uzrukās kādu Dinamo gabalu šogad. Kā tev liekas, vai atskaņotā mūzika ietekmē spēles rezultātu? Vienmēr. Vai ne? Noteikti. Vienmēr. Protams. Tad griežam skaļāk un dodam iekšās.